Sveiki, mīļīši! Šodien pirmdiena, darba diena, taču arī darba laikā ir vajadzīgs ik pēc katras stundas pienākās atpūta, vai ne? Nu, tad šo atpūtu izmantosim, lai parunātu par viktorīnas atbildēm. Un tātad viktorīnā mums bija pavisam 20 jautājumu, un mēs esam tikuši ar skaidrojumiem līdz 14 jautājumiem. Tātad 14 jautājums. Kāds ir zarnu mikrobioma galvenais uzdevums? Varianti. Tikai pārtikas sagramošana, vitamīnu un neirotransmiteru ražošana un imunitātes regulēšana, vai toksīnu uzkrāšana, vai kuņģa skābes ražošana. Kā jūs domājat, kura ir pareizā atbilde? Un pareizā atbilde ir vitamīnu un neirotransmiteru ražošana un imunitātes regulēšana. Tāda, respektīvi tā. Tas jau daudzus gadus jau tagad ir atklāts, pētīts, un zinātnieki pētījuši, un ārstu atzinums, viss atzīstās uz to, atbalstās uz to, kad gremošanas trakts, ir mūsu otrās smadzenes, un tas ir pats svarīgākais imunitātei. Cik labi mums strādā zarnu trakts, tik arī laba cilvēkam var būt imunitāte. Ja cilvēkam slikta imunitāte, ir jāsāk ar to, kad ir jāsakārto zarnu trakts. Jo faktiski imunitātes visi signāli veidojas zarnu sieniņās. Jo no turienes tiek doti signāli imunitātei, kurā virzienā organismā ir problēma, uz kurieni viņiem ir jādodās. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja zarnu traktā nav kaut kādas kārtības, tad jau nevar tur notikt, nevar tur tā komunikācija notikt, tie signāli nevar veidoties. Tāpat arī neirotransmiteri, neiromediatori. Un kā atpazīstamākie, jau bija kaut kāds viens jautājums jau mums bija par neirotransmiteriem, kad ir serotonīns, endorfīni, kad cilvēks laba dzīve un viss kārtībā. Ja cilvēkam visu laiku slikta dzīve, tad viņam kaut kas nav kārtībā. Arī šie hormoni neveidojas. Vai arī kaut kāds dopamīns, kad arī stāstīja, ja gadījumā, teiksim, īpaši jauniem cilvēkiem, gan arī veciem cilvēkiem, viņiem negribas nekā darīt, es negribu skolu iet vai kaut ko tām līdzīgu, vai cilvēks pat negrib, viņam slinkums aiziet nomazgāties. Nevis slinkums, viņam kaut kas nav kārtībā, tīriet zarnu traktu un viss būs kārtībā. Un arī vitamīni, arī vitamīnu uzsūkšanās, tas ir ļoti svarīgi, lai zarnu trakta sieniņas nebūtu aizķepinātas. Kā ļoti bieži, tas tāds, tā ir dzīve tagad šajos laikos, jo, visādi produkcija, kāda ir, faktiski viņa zarnu sieniņas tiek aizķepinātas, un līdz ar to viņām arī tie paši vitamīni, jūs varat lietot vitamīnus, taču, ja zarnu trakts nav tīrs, nav zarnu sieniņas, ir saķepinātas, zarnu bārkstiņas, jo tur ir, lai paplašinātos šis laukums, zarnām ir bārkstiņas, tādas smalkas iekšā, un ja šīs bārkstiņas ar kaut kādu klīsteri ir aizķepinātas ciet, tad arī vitamīniem viņiem jau nav kur tur uzsūkties, tur nav iespējams, nekas nenotiek, jo jūs varat dzert pašus kvalitatīvākos vitamīnus, un jūs viņus vienkārši iedzerat, un viņi vienkārši tāpat aiziet labierīcībās, teiksim tā. Jo viņi nespēja izsūkties cauri tai kārtai, kas ir gadu laikā, ko cilvēks ir piesārņojis savā organismā, pieķipinājis. Jo, sāksim jau ar to, ka kāda maize tagad ir palikusi. Jo kaut kā kādreiz likās, ka tā maize bija savādāka, vai ne? Bet bija arī savādāka, visi lipekļi, viss, ka viņš saķep tās bārkstiņas kopā, ja viņas nav izštrubētas, ja viņas nav iztīrītas, ja viņām nav vietas, kurā vietā izsūkties, tad arī viņš neizsūcās, tas vitamīns, Un tāpēc arī ir tā, ka zarnu mikrobioma galvenais uzdevums ir vitamīnu un neirotransmiteru ražošana un imunitātes regulēšana. Tā kā, ja kādam interesē zarnu trakta sakārtošana, un ja kādam interesē, teiksim, arī hormonu sakārtošana, jo tas arī
turpatās vien veidojās. Rakstiet interesē un sazināsimies. Ja? Vienīgi piesekojiet. Ja? Savādāk, ja jūs nesat piesekojuši, es nevaru jums privāti uzrakstīt vēstulīti. Tā kā piesekojam, piespiežam sirsniņu un padomājamies tālāk. Jauka diena visiem!